Kādreiz Stienē bija skola, bija pasts, bet skolu likvidēja jau ļoti sen, un arī pastu mums vairs nav. Tā kā, ja kaut kas ir jāsūta, tad jābrauc ir uz Limbažiem, jānopērk aploksne un marka, un kaut kur jāmēģina, vai nu atkal jābrauc uz Limbažiem viņu iemest kastītē, ja jādod ir pastniekam, jānovaktē pastnieks, kad brauc. Uztaisīts ir gan asfalts labs, bet viena nelaime ir tā, ka mums ir noņemti autobusu reisi. Nevaram tā tikt uz Limbažiem, kad vajag, ja būs pie ārsta uz skulti. Tas laiks ir ļoti ierobežots. Esam atkarīgi tieši no autobusu satiksmes. Kāda Stiena būtu turpmāk? Turpmāk būtu labi, ja būtu Stienē vairāk jauno cilvēku. Jaunie cilvēki daudz neinteresējas par zemēm, nekas viņiem tāds neinteresē, viņi visi grib brīvi būt un pabraukāt un savu reizi iedzert un visu un paballēties kaut kur, bet tādas zemes lietas nevienam neinteresē. Esam palikuši daudz veco cilvēku, kam interesētu tā zeme, bet viņi jau vairs nevar neko izdarīt. Jo nav jau ne zirga, ne arī tie paši vecie traktori jau vairs neturās kopā un ar lielu tehniku te neviens uz maziem laukiem nebrauc. Gribētos, lai būtu vairāk jauno, lai būtu bērni un skola būtu tūmā, nebūtu jābrauc uz zvejniekciem vai uz Limbažiem vai arī uz skulti kaut kur projām mācīties. Un ko novēlēt stieniešiem? Stieniešiem veselību visiem. Labu veselību arī tiem vecajiem, lai vismaz ir kas kā saka, pastāsta tiem jaunajiem, kā te ir bijis un kaut ko atminētos. Jo jaunajiem jau daudz neinteresē, ka viņiem tikai šodienas dzīve, nekas vairāk. Ļoti labi.